pat parādīs ar laso. Cik viņš ir paklausīgs. Arī uzticīgs. Un arī uzmanīgs. Un tagad atpakaļ. Jā, nu gaidi atpakaļ. Ne katrs jau varētu to darīt. Vienmēr tikai uz priekšu. Tagad divi mēģinās nosidināt. Un tagad, komanda blakus tā kā, jā. Uz priekšu. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, sēdi, guli, stāvi, nu jā, pienāksim vēl, un tagad rotaļu veidā uz priekšu, citi, un atpakaļ. Aha, tas ir grūti, bet nu forši sanāks. Kā suns seko saimniecei. Un kā ir patikami darīt to, ko saimniec grib. Jo vienmēr ir pēc tam labi momenti. Tā. Sēdi. Starp kājām. 8. Domāju, tikai maz sunīts var staigāt ar kājām, bet arī liels. Un tagad uz vietas. 8. Ķeps. Skaisti. Divi. Malači. Divi gabaliņi gardumu. Un vienā rokā ir, otrā nav. Es domāju, Dārgons jau palīdzēs sunim atrast, kur tas gabaliņš ir. Nu, meklējam. Ar ķepu jāatrod. Dārgonu. Ar ķepu. Nu, malacis atrada pareizi. Guli. Šurp. Sēdi. Tagad jāsaka asi. Asi. Tā. Saimniec, brokas bija? Laikam nebija. Bļodiņi jāatnes arī. Nu, ja bļodiņi būs, tad kaut kas arī kārtīgi būs tai bļodiņa. Nu, jā. Ot tā, saimniec, lūdzu. Un ne tikai vienu gabaliņu. Tā, ļoti rakšīgi. Pastaigāties. Jūs iesiet pastaigāties. Nu, jā, iet pāris rokas, tad var iet pastaigāties. Kur ir pavadiņš? Pavadiņi jāatrod. Jāatnes saimnieci. Jā, malacis. Tagad, ko tad mēs darīsim? Jā, kaklsiksni. Ne jau lūk, citi jau suņa lūka, redz kaklsiksni vai pavadi. Bet šeit ir otrā, ļoti patīkam iet pastaigāties kopā savu saimnieci. Ja ir draugi, tad ir draugi kopā. Un tagad ir kas? Vienkārši. Suns sēž, ķeps ir leibīti. Ainu uz rokām. Patīkam. Nu, paldies, brīvīgi.